8 no rīta. Kempings mostās. Es jau paspēju uztaisīt rītu apgaidu ar kameru. Nofilmēt, kā pīles guļ. Pirmie cilvēki jau ar supiem ir uz ezeru. Super labi. Tas rīta klusums ir vienkārši debešķīgs. Krāsas lavas, saule spīd, zilas debesis. Un interesanti, ka tie atbrauc arī tirgotāji. Pirmkārt ir svaigi cepta krosāni pa 2 eiro gabalu. Cilvēks pienāca nopirka 8. Tā kā drīz viņu vairs arī nebūs. Atbrauc onkulis, kurš tirgo medu un medus produkts. Man likās, hello Latvija. Mūžīgā medus produkcija. Un tad mums ir Artisan Bakery. Viņi pārdod maizi, saldskābo, nē. Aizēdams, kā sauc to maizīti. Cenas labas 3,50. Un siers un dārzeņi. Tā kā kempingā tu vari, ja tev pat nav ēdienas, tu vari dabūt, nopirkt maizīti. Ko es droši nekad darīšu, 3,50 man ir. Varēšu paēst brokastīs tūns ar maizi. Atbalstam arī vietējos censoņus. Super, tas maizes gabals. Tikai 3,50. Es negribu būt rūgumpos, un es tā ātri aizvēršu. Es negribu bojāt foršo rītu, bet vakar arī pļāpājām. Hanna pati paņēma naudiņu un aizgāja nopirkt saldējumu, kas nebijis. Viņai 5 gadi, jo viņa pati saņemās iet stāvēt rindā, runāt ar cilvēkiem angliski un nopirkt savu saldējumu. Un viņa to izdarīja, un, protams, lepni, ka viņa to izdarīja, un tas ir super. Bet saldējumu bumbiņa, es nezinu, vai starpība vafelītā vai trauciņā, 2 eiro. Un mēs nesen bijām Ikšķilē tirdziņā, kas nu pat notika. Un tad es teicu, es pirku Hannai saldējumu bija 3,50. Un jebkas, ko tu paēst, ir sākot no 10 līdz uz augšu. Tā man liekas baigi dīvaini, ka mēs esam Slovenijā, kas ir tik ļoti dārga valsts, salīdzinoši dārga, viņiem labas algas ir, viņiem ir dabiskie, kas tur izrakteņi, bagāta valsts, viņiem algas ir ļoti lielas, tāpēc šīs cenas viņam vispār ir smieklīgas, bet man liekas dīvaini, ka tēros uz Ikšķili un Ikšķilē, tad tā kā sāc domāt, vai tu gribi vienu bumbiņu pa 3,50 maksāt, ka Slovenija ir 2. Tāpēc es saku, vienmēr cilvēki saka, ka ceļošana ir dārga. Degviela vakardien braucām bija 1,53 šeit. Lētāk nekā Polijā, kur bija dārgi, mēs braucam Čehijā bija dārgāk. Tā kā ceļošana nevienmēr ir dārga, dažreiz tās lietas, ko mēs pērkam ikdienā maksājumu šeit ir lētāks un varam izbaudīt. Brokastis var paēst kur kalnu pakājai ar svaigi ceptu maizīti. Maizes čālim tāda piekrišana, ka pilnīgi rinda izveidojusies ir. Bet forši krosāni, labi dārgāk nekā šeit, bet maize, debešķīga, mīksta, cieta garoziņa, nesen cepta, man liekas pat nav vakardiena, man liekas, ka varētu būt par šodienas. Krosāns lieliski, un krosāns maize kopā 6 eiro samaksāja, kas, nav nekas kārtīt pie svaigas maizes kempingā, man pat nav nekur jāiet, pieved tev pie durvīm. Pirmās brokastis, laikam mēs nekad neparādījām. Parādīt, šodien mēs kaut cik esam sataisījušies normālāk. Mums nav nekur jāsteidzās. Pirmkārt, mēs izdomājam neņemt līdz bļodiņas. Mēs izdomājam nopirkt šādas te Ikea metāla trauciņas. Viņiem ir arī vāciņi. Ja tu kaut ko neapēd, uzliec vāciņu, nevar nekas iztecēt. Var uztaisīt zupu, var ēst putru, vienalga universāls štafs, pie tā mums stekojas. Saliekās cits virs citu. Jā. Un tad, kad mašīnā mēs braucam, man ir ļoti ērti tur kaut ko ieliek ēst un iedod Hannai aizmugurē. Tā kā paplāt. Jā, tā kā tāda vienlaicīgi. Bišķiņ izstāst pēc cietumnieka. Ļoti forši. Ļoti parocīgi. Kur mums ir tādas dakšas un naži, un karotītes, kas viņām ir forši. Tu viņus attais vaļā, tā kā to tur. Un tev ir karotīte. Jā. Es gribēju maizi parādīt, kur nopirku šorīt maizi.
sourdough. Tas sanāk, kā to sauc latviski, tas ir tā ierauga mīkla. Sauc, tā kā, jā. Maz, ka tā skaitās tā ierauga. Tas, ka viņi Jā. sourdough, tas neko nenozīmē. Tāpēc tie lielie burbulīši to, ko sveiciens ārprāts aizmirs. Meža maize. Vārdu aizmirs. Izkrist no galvas. Inga bija Neimane. Sorry, es nepareizi pateicu. Pilna galva, visu kaut ko. Mēs ēdīsim tās olas vārītās, kuras tiks nolikt. Mēs nezinu, parādījām, ka kastīte stāv pie jēlajām olām, svaigajām olām. Stāv arī tāda kastīte smuki nopulētām. Un man būs klāt tuncis kā papildus proteīns, vēl pie olas. Padalīšos arī Alis. Bet tā mēs citas, nu jā. Hannai būs maizīte ar balto sieru un oliņu. Un kur tad tas leģendārais krosāns paliek? Krosāns ir šeit. Krosāns bija dārgāks par maizi. Nē, tikpat dārgs kā maizi. Nu jā, Krosāns ar marmelādi. Un viņi tev noēdīs maz galiņu, pateiks, ka viņi vairs negrib. Tad es taisīšu kafiju un dzeršu kafiju un ēdīšu krosānu. Un citas rītas mēs ēdām diezgan naski vai musli. Vai griķu galēts mēs paņēmām līdzi no Latvijas, jo mēs cenšamies neēst maizi. Bet es nevarēju, es tā filmēju, viņš tā paslīdzoju, jānopērk, zin kā filmēju visi. Nopiršu garšīgu maizi kempingā. Braucienā drīkst bišķiņ pārkāpt savus likumus. Viss, mums ir tomāti suliņas no Polijas, kas ko gribēs. Vai kaut kāda limonāde ir, zero kola no, neatdos no kurienes par šī garšīga. Vēl mums ir pēdējais skābētais gurķis no Polijas, marinētais gurķis no Austrijas. Viss garšo pilnīgi savādāk, pilnīgi dažāds garšu palets. Galdiņ, kā es teicu, mēs aizmirsām, mēs izmantojam kastes. Nav vajadzīgi. Cits rīts mēs ēdām musli. Ar pienu, jā. UHT pienu līdz. Gracī musli mums, gracī sausās brokas pārslas Hannai. Vai arī taktisko ēdienu, kad mums gribējās kārtīgāk. Bet, jā, mēs līdz šim bijām diezgan steigā. Es vēl ēdu šādu. Šādi te mums ir graci. Tas ir griķu, ātrie griķi, ātrais kuskus. Ne, griķi kuskus. Kas ir? Un visi griķi nav. Nav, tas ir kuskus. Kā? Pirmais ir kuskus, ok. Un tad mēs vēl ēdām taktiskos šādas te. Jā. Šie ir ļoti vislabākie no visiem, tāpēc, ka viņos ir daudz kalorijas, viegli pagatavot, viņi sātīgi un garšīgi, mums ir daudz. Viņus var nopirkt online, vislabāk ir pasūtīt pie viņiem, šis ir igauņu produkts. Bet, ja steidzies un gribās, var aizskriet uz Jahipa un veikalu Sāgā 8 eiro, man liekas, porcija maksā, bet viņus var turēt vienalga kādos grādos, vienalga kur, mums viņi stāv jau 2 gadus. Termiņš viņiem uz 30. gadam. Ēst var visur takā vai kur mēs vienkārši ņemam līdzi. Gadījumā, ja zini, pēkšņi kaut kas notiek. Šie ir kaut kādi enerģijas dzērieni, tu sajās kopā un dabūni. Viņiem ir arī zupas un kas ir dievīgi? Zupa gan ir super dievīgi. Mums kaut kur beef jerkys vēl bija. Reiku kama bārs, viņš ir gan, man liekas, jau vecs palicis. To jā, tas ir gan. Bet varbūt var ēst. Tas ir principā cepumi sajaukti ar šokolādi. Tas ir ļoti augsts, ļoti daudz proteīns un enerģijas, ja to vajag pat. Un viņš tāds vecs palicis. Mēs to ēdām pirms gada vai 2. Pagaršo vajag šito, es nepamanīju, ka tur tāds ir. Jā, vienkārši dažādu veidu milti, un tu to mazo sūdiņu paņem, viņš ir ciets kā akmens. Un tad tu grauz, un tev ir enerģija. Mēs ņēmām ar ideju visu laiku, tā ieliec kaut kur mugursomas aizmugurītē, kur to neaizņem vietu. Un tad, galīgi nekā un nebūs ēdiens. Mēs pat ņēmām Šrilanku līdzi viņus, tāpēc, ka tas neaizņem. Mēs viņus ņēmām visos Polijas braucienos, kā kāpām Zakopānē. Bet vislāk bija doma, saplīsīs mašīnu, vēl kaut kas paliksim kaut kādā nevietā, vismaz mums būs kārtīgs ēdiens. Ļoti stulbs iepakojums tām galetēm. Tas ir vienīgs, kas man nepatīk viņās. Viņš saplīs pa vertikāli, un tagad man viss izbir. Jā, tas man nepatīk ļoti. Bet viss ēdam. Ko tu te dari? Brokastis mēs esam atrādījuši, varam ēst. Mēs esam tikuši arī līdz svētajam rīta rituālam, kas ir
kafijas dzeršana, gatavošana. Mums viss vienkāršākā kanniņa, kuru ceļo mums no Itālijas Coop veikalā pirktā super sen. Rokturs turās, sliktām kanniņām šis te rokturs nokūst ļoti ātri nost. Viss, aizmirsām krūzes nopirkt. Primerkā pa €1,50 nopirkām 2 krūzes. Kam, kāda vaina? Kāpēc jāpērk kaut kāds special camping krūze pa €8? Tur rakstīs virsū Primers. Jau ar pa €1. Vēl viena dīvaina lieta, kāpēc kafiju mēs cenšos tagad nedzert. Mums diezgan stresēns periods. Viss gads bija stresēns. Ļoti. Es nezinu. Labi, ka man sirdi nomainīja, tad viss, sirdi vārstavu nomainīja, man vieglāk pārdzīvot to visu bija. Vismaz es pārdzīvoju to visu bez problēmām. Bet tagad ir tāds joks, kad es iedzeru kafiju un man izstās pleķi uz sejas. Tad pēc nebrīnoties, ja mēs tālāk filmēsim, ka man ir kaut kāda pleķi, tas man neskapēc mēdz pēc tam, kad es iedzeru kafiju. Kāpēc? Nav nejausmas, neinteresē. Ļoti gribu kafiju. Cēlos šodien 6:30, lai pafilmētu. Tagad jau ir gandrīz 10. Man vajag to rīta būstiņu. Kur kuģītis aizbrauc ekskursijā. Mēs sēžam pludmalītē ēnā. Alise strādā. Es tikko neredzu. Tikko pabeidz. Alise beidz strādāt. Es beidzu zīmēt. Viss, man liekas, jāiet jātais pusdienas. Pulkstenis ir 1. Man liekas, ka saule paliks spožāk, man kaut kā grūtāk. Tas noturēt vaļā. Nosnorkulēju ar masku jaunu. Tas bija super forši. Nesaprotu, kāda starpība būtu cenā. Ja šo nopirku par €12 un Decathlonā bija 40. Strādā perfekti. Visu var redzēt, tik labi nofilmēja zivtiņas. Tikai cilvēki neskapēc tik dīvaini skatījās un virsū. Un viņi domā, ka es viņu kājas filmēju zem ūdens. Jo zivis peld nevis tur dziļumā, bet seklumā. Kā cilvēki uzjundīja tur lapas vai kaut ko, viņas iet tur meklēt ēdienu. Cik ārsts. Pat pabeidzām. Čorts, neiedomājos, ka es vertikāli neonofilmēju. Pat pabeidzām EcoFlow fotosesiju. Safilmējām diezgan forši arī ar dronu. Arī manu jauno draudziņu mazo, kuram nevajag pulti. Bet tagad padomāju, ka es visu nofilmēju ar horizontāli, tātad, hei, jums būs prieks to redzēt. Tāpēc jūs laimi, jūs to redzēsiet, jūs aizmirst pārstāties uz vertikālu. Mazliet saģērbties pārgājienu apģērbā. Realitāte ir tik karsts, ka es nevaru sagaidīt, ka es tik tās bikses novūkšu nost. 8 vakarā sviedri tek vienkārši pa muguras traumītē. Un šajā kamerā tūlīt mums beigsies SD karta. Mainam karti un ejam uz krogu. Šodien jau ir pagājusi. Pārģērbos atnācis uz bāriņu kopā ar Alisu pasēdēt. Pamanīju interesantu lietu, ka tur augšā var redzēt, tur kaut kur rakstīts Chin Pelikon. Es domāju, kas nozīmē tas kaut kas viņu valodā? Izrādās Chin Pelikons ir kaut kāds viņu godalgotais alus. Viņiem ir Yes Boss, The Third Pill un Out of China. Pale Ales, Hopi Red Ales un India Pale Ales. Man ir doma aiziet pastīties. Varbūt varētu paņemt, ja viņš ir lejamā veidā, varbūt varētu paņemt vienu Pale Ale pagājušot. Ir rakstīts, ka viņš ir vinnējis ļoti daudz Slovenijas kā labākais alus. Tev ir ko piebilst? Nē. Nē? Joprojām ir silts, ir jau 9 vakarā. Mēs vakarien aizgājām 8 gulēt. 8. Tā pārguruši vienkārši tā no dzīves, no saules, no dabas, no kalniem, no iespējām, no visa tīmēti, ka mēs jau tiešām bija tik āgars šauri. Bija 8, 9, bija tumšs, viss mēs aizgājām gulēt. Es neatceros, ka tu pat aizgāju. Nē, man liekas, pēc, ka es esmu vesela un nekad neesmu aizgājis tik agri gulēt. Tāpēc es šodien varēju tik agri piecelties. Bet godīgi sakot, pirmā nakts, kad es labi gulēju mašīnā, jo nebija karsts, bija ērti un bija klusums. Lai arī mēs guļam tieši blakus lielceļam, bet tas lielceļš tikai uz kempingu iet. Nav liels. Jā. Tā, tur neviens nebrauc.
nebrauc vairāk, tāpēc, ka nedrīkst vakarā, nevienam nedrīkst būt mašīna un tajās stāvvietās. Tu nedrīkst gulēt stāvvietās. Jā. Man pat liekas, ka es dzirdēju, ka kāds brauc, un es tieši domāju, ka viņš noteikti skatās. Likās, es dzirdēju, ka tikai izbrauc cauri, man likās, ka tas ir tas, kurš čeko, tāpēc, ka ir ļoti liela soda nauda, ja kāds paliek. Te arī tāds joks, kad ja tev jāmaksā par elektrības sūdiņš, tur ir 5 eiro, ja tu gribi pieslēgumu, un visās toaletēs un dušās pie rozetēm rakstīts, šī nav vieta, kur kaut ko lādēt. Šodien gāja tieši redzēja, kāds velo to lielo bateriju bija uzlādēt toaletē lādēties. Ja tas paredzēts, lai tur iespraust savu fēnu, skūvekli, bet cilvēki cenšas apiet sistēmu un kaut ko uzlādēt. Es aiziešu paskatīties menu, cik maksā tas saliņš. Bet cilvēku tagad ļoti daudz. Tusiņš notiek nenormāls, tas ir tikai fiksi. Apskatīties, vai viņš ir lējamā formātā vai nē. Reku mums ir ēdienkarte, pīva. Te kaut kur bija rakstīti tie āli, tie īpaši āli, pagis meklēju. Rekur ir Craft Draft Beers. Jā, kā lēmais saules, 4,60 par mazu āliņu. Un 0,5 maksā 5,70. Tas ir tas viņu labākais Slovēnijas. Kas? Nē, tu spēlē paslēpes? Tevi runā. Rekur, tevi atrada laikam. Nē, es tev nedošu kameru. Viss. Reku mums atnesa pelikonu. Ko tas nozīmē, es nezinu, bet čing. Vai cik dīvaini garšo. Absolūti negaidīju, ka tā būs IPA, tas Indian Pale Ales. Galīgi nav? Pasaucu vēl oficiantu, vai kā viņš saka mūsdienās, apkalpošā personāla pateica, tas patiešām ir tas alus. Šī ir IPA, 6 grādi, nefiltrēta, nepasterizēta, izmantota 4 apiņu veidi, ļoti koši izteiktas citrusa garšas. Realitātē alus ir super caurspīdīgs, viņš nav nefiltrētais, viņš nav rūgts. Citrusi šo glāzi nav redzējuši pēdējā dekādē. Liekas, viņi ielējuši vienkārši kaut kādu lētāko džinžu, kas ir dīvaini. Hvalā. Ielējuši kaut kādu krepas parti. Tiešām tas ir tas. Viņš saka, jā, tam alum jābūt tā kā saldam. Es saku, kā saldam? India Pale Ales ir rūgtākais alus uz pasaules. Kā viņš var būt salds nošam? Viņi paši nezinās, ko viņi ielējuši, vai viņi sajaukuši kegus 5,70 miskastē. Bet mums atnesa Hannes vakariņas un manējās. Un visu mēs pametām barčiks. Barčiks varas ciet 10 vakarā. Mēs pilnīgi nosēdējām līdz beigām. Ļāpājām par lietām, par nākotni. Par to, cik daudz Ervīns dusmojas nevajadzīgi. Par Ervīna ADHD problēmām. ABCD, ADHD, super diena. Pateicām arī, ka mēs paliekam vēl vienu. Ejam caur toaletēm. Pabrīdinām arī, ka paliekam vēl vienu vakaru. Ilgāk gan nav jēgas, tāpēc, kad pērkona. Jā, tur rādās pilnīgi maz ekrāns. Tas nekas. Pērkona negājis būs šeit otrdien. Un otrdien tieši mēs startējam projām. Uz kurieni nav ne jausmas. Nezinu, cik garš ir bijis šis video, bet tik un tā QR kodiņš noteikti ir uz ekrāna. Un mēs joprojām esam ceļā. Tagad tieši atpakaļ uz mašīnu. Cēns būs augšuplādējies jaunākais video pāri. Ko es šodien ieliku? Pārgājiens Klinšs labirintos. Uztaisīja, viņi bija īsāk sadalīt to video pusēm. Viņš bija 40 minūtes.
lai ir īsāk. Cilvēki balsoja par īsajiem, foršiem, aktuālajiem. Mēs joprojām cenšamies filmēt grīzē katru dienu. Cik nu katru reizi sanāk, tā mums tik beigsies gaisma. Pagriežam uz otru pusi. Un rīt būs darba diena. Kas? Rīt būs darba diena. Rīt ir darba diena. Pēc ilgiem svētkiem. Jā. Visi atgriezīsies darbiņā, būs droši vien jau no paša rīta. A kas ir ar šo un to? Mēs sadalām, tā kā mēs ņemām vienu datoru līdzi. Pirmā strādā Alise, un mēs ar Hannu braucam ar kajaku vai supu, es vēl nezinu. Un tad Alise mainās, Alise iet ar Hannu uz pludmali, un es strādāju. Nu, kaut kā aptuveni. Kāpēc tur ir melns? Nu, tāpēc, ka viņš taupa bateriju, ekrāniņš izslēdzās. Un tad mēs ejam pārgājienā līdz kalnu upei, kur mutuļo ūdens, nekāpsim līdz ūdenskritumam. Mēs esam Bet tur tad bijuši. redzēs, tas tikai ir Plāni. Idejas, skice. jā, idejas mēs jau varam nolikt to mašīnu arī stāvlaukumā un otrdienā braucot prom aiziet pastaigāties. Vienkārši ir tik silts, tik nenormāli forši, ka Un Hanna ir izdauzījusies ar puišiem, Jā. ar draugiem. Tīklu ko parkā. tur spēlē, vai ne? cerams rītdien būs saldējums strādās, šodien nestrādāja. Spēlē ķerenes un paslēpes un visu kaut ko. Jā. Tā kā viss, mēs ejam čučēt. Tiekamies rītdien. Un pastāstiet, cik tumšs ir? 10 vakarā. Pilnīgi nakts. Ir tumšā. Tāpēc ir viegli aiziet gulēt ātrāk.